Ja bērns palika nikns, un viņš tur aizlināja kaut ko pa gaisu, mēs sakam, ej pasēdi malā, padomā par šito slikto uzvedību. Ar garantiju, ka šī uzvedība atkārtosies, tāpēc, ka bērnam mēs nesapratām, kas tajā situācijā notika, kāpēc viņš sadusmojās. Vai, piemēram, tad, kad bērns paliek nikns un viņš grib sēsties noteiktā vietā, mēs sakam, ok, mīļā, mieru, labi, sēdi tur. Mēs tādā veidā nostiprinam to uzvedību, tāpēc, ka viņš ar savu dusmu panāca to, ko viņš gribēja, un tas nozīmē, ka turpmāk viņš arī to izmantos. Tieši tādā veidā tādu mehānismu. Tāpēc ir ļoti svarīgi, kā mēs to reaģējam. Bērns, piemēram, atskrien, iesit, un tad tas bērns, piemēram, cits aizskrien projām. Tad arī tas strādās. Bērns saņem to mantu, viņš turpinās tālāk iet un sist, tāpēc, ka viņš panāk to, ko viņš vēlas ar šo uzvedību. Un atkal te ir jābūt redzīgām acīm. Te nav variantu, ka jūs vienkārši tā redzēsiet, ka bērns iesta, un jūs izanalizēsiet, kas tur notiek. Tāda varianta nav.